Sveiks, Zinter! Mēs pašlaik atrodamies kur? Mēs pašlaik atrodamies Smiltenē. Smiltenē. Pilsētas centrā, tā varētu teikt, vai ne? Jā, tā ir, ka tā alternatīva, kā apgādāt ziemā ar siltumu, salīdzinoši lielu ēku nebija daudz. Jā. Izvērtējot dažādas iespējamības, pienāca pie izvēles uzstādīt gāzes apkuri. Tad veicu apzināšanu visām kompānijām, kas piedāvā šādu pakalpojumu. Tādā veidā es atradu un iepazinos ar Intergas cilvēkiem. Jā, un kāpēc tieši Intergas? Intergas cilvēki paši ar savu izturēšanos un attieksmi vedināja vairāk sadarboties ar viņiem kā ar citiem šā pakalpojuma sniedzējiem. Kāpēc tieši sašķidrinātā naftas gāze šeit, pilsētas centrā, Smiltenē? Smiltenē alternatīva ar centralizēto apkuri ir arī salīdzinoši ierobežota. Mums nav gāzes vads, kas ir pieejams varbūt citās pilsētās. Savukārt malkas apkuri arī kļūst ar vien dārgāk. Ir nepieciešams ļoti, ļoti liels laiks ieguldīt, lai sagādātu siltumu ar malku un lai nodrošinātu siltumu ar malku. Savukārt, pastāvot vēl vairākām iespējām, ko piedāvā tirgus, kā siltumsūkņi, dažāda veida gaisa, zeme un tā tālāk, izvērtējot tās izmaksas, gāzes, sašķidrinātās gāzes iekārta bija līdzvērtīga, ja ne pat izdevīgāk. Un šeit, cik es saprotu, tad visa māja ar šo gāzes tvertni tiek apkurināta vai tikai daļa? Lielākā daļa, nepilni 250 kvadrātmetri. Jā. Es jau otro ziemu izmantoju sašķidrinātās gāzes apkuras iespēju. Priekš 250 kvadrātmetriem ar šo gāzes tvertni, ko mēs redzam fonā, pietiek? Sezonai pietiek. Jā, pilnīgi pietiek. Viss ir atkarīgs, protams, no ziemas un no izvēlētās temperatūras, jo tajā vienošanās laikā ar Intergāzi es no viņiem ņēmu pilnīgi visu pakalpojumu. Tātad viņi man arī piemeklēja gāzes katlus, kāds ir nepieciešams pēc apjoma, piemeklēja viss, kas saistīts ar skursteņu izveidēm, ar gāzes pieslēgumiem. Tā kā, izvēloties pareizo katlu pret apkurināmo platību, ar šo tvertni tilpumi ir dažādi, bet arī mēs pienācām ar Intergāzi pie kopējā secinājuma, ka vidēji normālai ziemai ar šo tvertnes tilpumu šiem kvadrātmetriem pietiek. Jā. No pieredzes, kā es teicu, 2 gadi, tad nav bijis nepieciešamība ziemā viņu papildēt. Es redzu, tu esi izvēlējies opciju virs zemes tvertni. Bija arī opcija šajā vietā taisīt zem zemes? Pastāvēja tāda iespēja, tad būtu atkal nedaudz cits tehniskais risinājums, nedaudz cits saskaņošanas, kas varbūt būtu garāks. Vizuāli man viņa netraucē, nemaisa. Viņas nav nekādas, ne smaržas, ne skaņas. Viņa ir praktiski tāds vizuāls objekts. Iespējams, ja saskaņot ar Intergāzi, varētu nokrāsot arī varavīksnes krāsā. Jā. Tev vairs nav jāsako līdzi kā briketēm vai malkas apkurei, ka tev jāmet visu laiku ir iekšā un jādomā par to, ka... Pavisam godīgi tas ir tajā brīdī, kad tā izvēle bija jāizdara, nepievērs varbūt tādu izšķirošu nozīmi tiem kritērijiem, kas tur tika likti kā labumi, cik tas patērē laiku vai cik tev tas atbrīvo laiku, bet reāli viss blakus mājas pagaidām vēl turpina kurināt ar briketēm, kur neapšaubām ir vajadzīgs 3 palikņu novietojums ziemā, regulāra uzpildīšana, skursteņu tīrīšana, katla tīrīšanas, tad sašķidrinātās gāzes gadījumā, tas viss vienkārši atkrīt. Jāsaka liels paldies tiem cilvēkiem, kas Intergāzes nodarbojas ar šo servisu jau uzturēšanu, nevis ar uzstādīšanu. Viņi man ir ļoti nākuši preties, es apgūstu, kā pareizi lietot digitālus risinājumus caur telefonu. Tieši apkurinot ar sašķidrināto gāzes katla izveidē un pēc tam šī gāzes katla regulācijā. Praktiski es visu daru attālināti, jo ikdienā es neesmu uz vietas. Es pats iestādu attālināt vajadzīgās temperatūras vajadzīgos laikos. Papildus man notiek sinhronizācija ar āra digitālo termometru, kas jau sagatavos šo gāzes patēriņu priekšlaicīgi
vai nu pirms tam būs augstāks laiks, vai paliks siltāks laiks. Tā kā digitālie risinājumi no Intergās puses sekoja līdzi jau, kad tika uzstādīts šis pakalpojums, un arī vēl joprojām nepieciešamības gadījumā es saņemu no viņiem konsultācijas un palīdzību. Šos visus risinājumus par gāzes pievadi, to visu veids Intergās cilvēki. Praktiski man pašam nebija jāmeklē nekādi cilvēki, kas māca, saprot. Viņi atbrauc 2-3 piegājienos ar visiem saviem certifikātiem, ar visām savām ierīcēm un zināšanām. Un praktiski dienas laikā man uzstādīja katlu, pievilka no lejas tvertnes gāzi līdz katlam. To pašu izdarīja ar pieslēgumu dūmvadam. Tā kā es esmu tādā ziņā ļoti, ļoti apmierināts. Šo katlu man palīdzēja arī izvēlēties un piegādāt. Es pirku caur viņiem, jo cena bija konkurētspējīga. Tāda pati kā brīvā tirgu ar atlaidēm. Viņi piedāvāja par tādu pašu cenu izvēlēties šo konkrēto Westman katlu un arī uzstādīja viņu. Viss notiek digitāli. Man nav jāatrodas ikdienā pie katla, jāveic kaut kādas regulācijas manuāli. Visu to es varu izdarīt attālināti, atslēgt pilnībā apkuri, atstāt tikai silto ūdeni, kad ir vasaras laiks. Ja. Arī no šejienes regulēt nepieciešamo temperatūru visā mājā. Un tas risinājums, ko es minēju, kad mēs atradāmies pagalmā, katls ir savienots ar digitālo āru termometru, kas jau laicīgi sagatavo visu sistēmu, ja, palīdz gāzei saprast, kurā brīdī viņu vajag vairāk patērēt, kurā mazāk. Ja, man nav jāvadās pēc tāda kā temperatūras rādītāja telpas vidū, un tad pēc tā gāze tiek patērēta, kas rezultātā nav tik ekonomiski un nav arī tik vienmērīgi. Ja, tad izvēloties šo risinājumu, kad viņš ir saslēgts katls ar āru digitālo temperatūras devēju, viņš jau sagatavo visu sistēmu nepieciešamību. Tad paldies, Dzintar, ka izvēlējies Intergās savai mājas apkurei. Es ceru, ka mūsu sadarbība turpināsies tikpat labi, kā viņa ir gājusi līdz šim. Un tu jau zini, ka, ja tev ir kādi jautājumi, tad droši sazinies ar mūsu kolēģi, un viņš tev palīdzēs visos tavos jautājumos. Jā, paldies arī Intergās. Un iepriekšējās 2 sezonas esmu bijis ļoti apmierināts. Super. Tad paldies vēlreiz. Uz redzēšanos.